Labdien, es esmu Aija, bērnudārza Kukuram vadītāja, un šodien es jums pastāstīšu par tēmu drošība bērnudārzā. Un liekas, kāpēc, ko gan vecāki varētu darīt, lai bērns bērnudārzā ir drošībā. Es domāju fizisko drošību, bet izrādās, ka tomēr ir daži triki, ko vecāki darīt var. Tātad pirmā svarīgā lieta, kam būtu jāpievērš uzmanība, ejot uz bērnudārzu, ir kā var tikt tajā iekšā un kā tikt no tā ārā. Un ja jūs ejot ciemos uz kādu bērnudārzu, vienkārši ieiet pa vārtiņiem, durvis ir vaļā, jūs varat mierīgi ieiet, paņemt, kuru bērnu vien vēlaties un nākt ar viņu ārā. Tā nevajadzētu būt. Tātad ir jābūt kaut kādai drošības sistēmai, ka sveši cilvēki bērnudārzā iekļūt nevar. Un kas ir ļoti svarīgi, ja bērnudārzam ir vārtiņu kods, durvju kods, pirmkārt vecāki atceramies viņu nospiest tā, lai aiz mums rīta skrējienā vai pēcpusdienas skrējienā durvis un vārtiņi vienmēr paliek ciet. Tā ir jūsu atbildība, ja jūs vedat savu bērnu. Un otrs, nekādā gadījumā nemācam bērnam spiest vārtiņu kodu bērnudārzā. Jo, ja vecāks citreiz labugribēdami paceļ bērnu un ļauj viņam nospiest kodiņu, lai viņš mācās cipariņus, viņš bērni ļoti gudri, viņi iemācās cipariņus, bet tikpat labi viņiem ir atslēga, kā viņiem pašiem tikt no šī bērnudārza ārā. To darīt nevajag. Otrā lieta, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir bērna apģērbs un aksesuāri, jo arī tas zināmā mērā ir saistīts ar bērnu drošību. Piemēram, reizēm bērni manto no vecākajiem brāļiem, māsām tur drēbītes, kas ir ļoti labi un saprotami, bet ir jāpārliecinās, ka viņiem šās drēbītes tomēr nav vēl 2 izmērus pa lielu, jo viņi var sapīties savās bikšu starās, aizķerties ar savām piedurknēm vai, piemēram, apavi. Ja apavi ir pa lielu, bērns vienkārši iet un klūp, un to mēs negribam. Tāpat arī pārliecinamies, ka ja viņš skraida pa grupu, grupā skriet nedrīkst, bet tomēr bērns ir bērns, ka apavi nav slīdīgi, jo, ja tās, piemēram, vienkārši zeķītes, bērns var paslīdēt un nogāzties un sasist pieri. Lūk. Tāpat arī ārā skatāmies, ja bērnam ir šalles, kas plīvo vējā, tikpat labi viņas var aizķerties aiz kaut kāda koka, un bērns tur var sažņaukt sevi un tam līdzīgi. Bērnudārza audzinātājs ir ļoti tādas paranoiskas, viņas visur redz briesmas, bet tas ir tikai tāpēc, ka viņas to tiešām reāli dzīvē redzējušas. Un tāpat arī pievēršam uzmanību aksesuāriem. Bērniem patīk tur krellītes vai rokas sprādzītas, meitenēm pirmkārt var aizķerties vai sažņaukties, bet ja pat vēl ne tas, krellītes var saplīst un viņas var nobirt zemē. Un grupā citreiz ir arī mazi bērni, kas ļoti labi tādas mazas apais bumbiņas var iebāzt mutē. Tātad domājam gan par savu bērnu drošību, gan par citu bērnu drošību. Punkts numur 3, kā vecākiem parūpēties par savu bērnu drošību, viņiem esot bērnudārzā, ir pārbaudīt, kas bērniem ir kabatās. Īpaši tādiem lielākiem bērniem, kur jau dodās kaut kur ārpus mājas arī bez vecākiem, tur ar krustmāmiņu, ar māsīcu uz teātri vai kaut kā. Pārbaudam, vai tur nav palikušas košļeņu paciņa, piemēram, vai mazo konču paciņa, ko bērns gardrobē labi gribēdams izdala saviem draugiem, un varbūt kāds arī nejauši var paņemt un apēst, un audzinātājs nezina, ka bērnam kaut kas ir mutē, piemēram, un viņš skrien pa dārzu, un audzinātājs neko nesaka, jo dārzā var skriet, bet viņas nezina, ka viņš ir iebāzis mutē tur končus no slepeni, no kabatiņas, vai vienkārši pārliecinamies, jo kādi tik brīnumi mums nav bijuši, ieskaitot tur sliekas vēl būtu mazākais un vardas, bet mums ir bijis gan saliekamais kabatas nazītis, kuru var forši attaisīt vaļā, bet diez vai tas ir tas, kas būtu jādara dārziņā. Lūk, vai, piemēram, tur lukturītis, kabatas lukturītis, kam ir mazās baterijas, kurš var tur saplīst un baterijas var izkrist, baterijas nedrīkst būt dārziņā, arī mobilos telefonus neatstājam bērnu kabatās, viņiem to bērnudārzā noteikti nevajag, vienkārši pārbaudam. Ceturtā lieta, kas ir tāds ļoti svarīgs noteikums bērnudārzā, ir mēs ēdam pie galda. Un pat ja mēs citreiz ejam kaut kādā piknikā, tad mēs apsēžamies un ēdam un neskraidam ar ēdienu apkārt. Un ko vecāki šajā sakarā var darīt mājās? Arī ēst pie galda, jo citreiz bērni īpaši atnākot uz dārziņu, viņi nesaprot, kāpēc viņiem jāsēž pie galda. Ja kāds no viņiem ir radis, varbūt, es nezinu, graust burkānu un lēkāt pa dīvānu. Jā, dārziņā to darīt nevar, un tas ir ļoti bīstami. Tādēļ mēs bērnudārzā mācāmies ēst pie galda, uz krēsla nešūpoties, sēžam godīgi, kārtīgi pie galda un ar pilnu muti nerunājam. Protams, ēdienreizes ir tāds laiks, kad bērni socializējās un arī ģimenē. Tas ir tikai normāli, ka mēs runājam, bet mēģinam atgādināt, ar pilnu muti nerunājam, iziet muti un tad saki. Jā, un tas ir tas, ko var ļoti labi trenēties mājās. Un 5. lieta, kā mēs varam rūpēties kopīgi par bērnu drošību bērnudārzā, ir tāda vispārēja attieksme pret noteikumiem, jo ir svarīgi, ka bērni saprot, ka noteikumi ir nevis tāpēc, lai apgrūtinātu viņu dzīvi, bet tādēļ, lai palīdzētu un ka tiem ir jēga. Un grupās bieži ir dažādi noteikumi. Piemēram, mums ir grupā noteikums, ka skriet var ārā, mēs grupā neskrienam, jo tas ir traumatiski. Mēs runājam grupas balsī, un tas ir, lai pasaudzētu bērnu balsis, ausis un nekliedzam. Lūk, visādi tādas lietas. Un šeit ir svarīgi vecāku pašu attieksme pret noteikumiem. Vai bērns braucot šorīt no rīta uz bērnudārzu
brauca, bija mašīnā piesprādzēts, vai ja viņš brauca ar dibdapu vai skūtrīti, vai viņam galvā bija ķivere, vai tad, ja bērndārzā ir noteikums, ka slimus bērnus uz dārziņu neved, vecāki viņam tomēr iedod ibumetīnu un atved. Šis ir svarīgs noteikums. Lūk, tāpēc, ja vecāki paši ievēros noteikumus un pagaidīs luksusforā zaļo gaismu, nevis skries pie sarkanās pat, ja tur nav nevienas mašīnas, tas ir ļoti svarīgi. Tad arī bērna attieksme pret noteikumiem, kas palīdz uzturēt drošību, būs tādā saprotamāka un labvēlīgāka, un viņi tos vieglāk pieņems. Tā kā rūpējamies par mūsu bērniem un sākam ar sevi.